draugi ir atpakaļ. Brauksim šodien atkal uz nociņu kopā ar Fifam. Mēģināsim uzvarēt, kausus paņemties, šampus izdzert un tā tālāk un tā joprojām. Nu, stāsts jau zināms. Cik vēlāk valsts vispār jāsas ir kvalifikācija tikai 3. Diviem tur ir jāpiereģistrējās. Tad 3 bija kvalifikācijas, tad tie braucieni vispār pēdējais brauciens pēc 7. Bez nokavēšanās, bet ņemot uz nokavēšanās, pat dums brauciens uz Lampērnieku jāvēl kā ārā vecais. No rīta tagad aizbraucām uz Interkāru, nopirkām eļļiņu. Tagad dodamies apakaļ uz rajonu, sakrāmēsim visu busu. Tad jau brauks pakaļ Fifanam un tālāk uz trasi. Jāsmaina eļļa, bet no sākuma jāpiešķiļ. Ideāli. Nu tāks. Kurš tu tā pievilcis ir? Kā man? Bet negribu vēl nākt vaļā, ne? Spīsģiet. Kas lācītim vēderā? Wow. Tā ir eļļa. Eļļas filtriņš. Skaisti. Visas rokas eļļā. Protams, izslaukam visu kārtīgi. Notiek vāciņu un atpakaļ. Zinu arī, ka daudz, kur skatās šos video, nav īsti skrūvējuši močus. Kā jums liekas, cik eļļa iet mocī iekšā? Ierakst komentārā. Kādreiz, kad es tikko sāku skrūvēt kaut ko močiem, pirmais pa lielam arī bija eļļas maiņas, un šīs skrūves man tā liekas bija, varbūt ne katru reizi, bet nu katru otro reizi viņas bija jāparauc. Skrūvējam korķi vaļā. Liesim šādu te. 5V40 motols, 300V. Tas ir diezgan tīzla pasākums. Vai tu jau ierakstīji komentāros, cik eļļa iet mocī? Cik mums te ir? Ui, visu laiku arī tiek lietots tikai motoli. Ir viņas labas vai nav viņas labas? Mocim jau ir apmēram 100 stundām pāri. Protams, motors ir vērts vaļā. Ir bijušas problēmas ar kārbu vārstiem, bet tā visu pārējo viss kārtībā. Cena, manuprāt, arī diezgan atbilstoša. Nevar sūcēties. Šķiļam klāt. Motis ir gatavs startam. Dīzli būs klāt, krāmēsim visu iekšā. Ļoti liela iespēja, ka būs lietas. Vēsli beņķīši, filtriņš un kaut kāds pumpīts, ķēžu eļļas un tādas ūdeņi. Soma un degviela kandela. Mums vēl telts vajadzīgs, parasti no sevis ņemam, bet varbūt no Fifana paņemsim atslaiku. Ceru no Fifana lielu mobilu ņemsim. Nu tā, lai viss ir, tad katram nav jādomā, ko vajag vai ko nevajag līdzi. Vienkārši viss ir vietu pusā pietiek. Tagad aizbraucu mājās, savākšu vēbes, tad mēs braucam nežūks. Vecais labais buseņš skrien, ne pa jokam. Bija treniņā, biju 2 reizes pa nedēļu uzbraukt. Ar mocīti bija slampi aizbrauc, ML motori tie, kas nezinu, bet nu viņam, ka izzina. Otrdien bija pa sauso kārtīgi, tad arī 2. aprīlī līkuma prasītē sanāca bišķīt iegulties. Biju arī ceturtdien tieši pēc gāziena. Bija slabs, bet nebija dubls. Dubls bija tikai kaut kur galos. Tur bija kaut kāda melnzemīte, tur bija tāds baigais puņķīts pa virs un slidens. Kopumā ļoti labi. Cerams, ka esmu gatavs un jā, braucam pēc Fifana. Esam piebraukuši pie Fifanito. Ideāli piebraucam klāt. Kā stāstās? Nokodīs olas? Ko brauks pārstīties? Aizbrauks, jā. Kas tev te pa šrotu, cik nāk? Nādošu pa 2. Pa 2?
Jebā. Kā jēga man bija braukt agrāk, ja tu neesi tāpat gatavs vispār? Brauj iekšā. Domā lielo? Nē. Pizdā. Iebrauks iekšā vispār. Domā, kā pirmo dienu? Profesionāli te viss notiek. Roks garāža. Štopīt vajag. Esam staķikā, ielējām degvielu, ētas spaigas. 12:32 minūtes. Kad Ko tu paņēma viņu iebēzi? degvielu ielējām, ūdentiņas kaut kādas sapirkām. Vēl kaut kādu stundu jābrauc. Pulkstens ir tik, labi nav tik, stundu agrāk nav pagriezts. Atbraukuši esam uz rasīti. Te mēs pareizi aizpisām nākot. Jā, te pīlāts atkal viss ir pārtaisījis. Meklēsim vietiņu, iesim nolikties un reģistrāciju. Normāli nogāz lietas tikko. Piereģistrējušies esam. Tehkači ir iziets. Pizdā, telpa kārtējas dubļus. Neko darīt. Pankūkas. Ieva, tanka. Tu pat necep? Dievigri, tās rociņas. Dubļu karalis, tūlīt brauks dubļu konkā. Kā šito sauc? Sānslīd. Rīgas ielā. Bija fan. Kādos iesācējos kādu konkurenci ir? Nav nejausmas skatīt. Kāpš šodien uz skatos? Redzēj. Māk? Ir 6 dienas Korejā, bet tā. Tā, labi. Kungi. Es dodu. Tā ir pifan. Atcerīt pārtados tevi. Ai, Tuties nav viņiem tāda? var paprasīt? Ei, dīrs. Ko? Jābrauc smalīti. Mērķis ir uzlikts, lātiņš ir augsts. Jāskatās. Kā man uzlikt, lai viņš visu laiku fokusējas uz tevīm? Divreiz uzspiedz ekrānu. Viņš tā kā telefonā filmē. Nu jā, Pagriez ekrānu. šitā. Jā. Bet viņš... Kas bija? Nu, Tu 5 iedevi viņai? Ui. Nu, Jāiet paraudāt. Emīl, ko teiksi? Strasa laba. Principā pirms dublis. Nav tik traki. Jāmalc tik. Aplis un 2 minūtes un 40 sekundes, tagad līdz brauciena beigām. Tagad kulinārija šovā. Tūlīt. Lēvīts ir uzlikts. Oficiāli. Adresiņu paņēmām. Kāds ar celiks. Teikam jānoģērbies nost, jāiet maška nočumpāt. Varbūt arī jāuzliek rūļu brīlis, jāsagatavo. Nevar saprast. Saule uz tankus atkāpās no pirmā.
Laikam. Nu, laižam lūdzu. Kā saka mocīši? Kamēr sportisti trasē, ēdīs kādu bulku. Izstāsti, kāpēc mēs Mellim vedam padzerties? Jo viņš grib dzert. Un lai viņš būtu? Vesels. Ir reports pēc brauciena, paliku 20. Bija arī kritiens viens, 15. vietu gāju, norauz muti un tad kaut kā tur apdzinu un tā arī. Startiņā moments viss bija labs, pirmais līkums bija labs, bet nākamā taisnē sanāca viens bišķīt, tā kā izbrauc priekšā, neizbrauc priekšā, mēs tur esam 40 kopā. Izbrauca tā kā priekšā, uzsit pa stūri, nometos un tad jau tur uzreiz daudz aizgājumi pirmajos aplis, tur vispār sanāca nočučināt. Bet kopumā ir labi. Tempiņš diezgan vienmērīgs ir. Kaut kur tur pa vidu, pēc tā kritiena bišķīt bija tie apli laika lēnāk, bet pēdējais aplis tur sekundi, kaut kādu pusotru ir lēnāks nekā ātrākais aplis laiks. Kas jau ir progress. Gaidam tēt otro braucienu. Močs nav pat baigi netīri, bet atkal sāka līt lietus. Kā cībām iet? Cībām iet labi. Nesniekā jāiebrauc, ne? Yeah.
Fifats pašā maliņā, insights, viens pats. Opa! Priecīgs esi? Man liekas, ka tev bija 20. Un 14. apsveicu. 14. Tas ir no plus 30 gan jau nav klāt. Nezinu. Pēdējos apļos viss beigas sāk tuvoties, ne? Tie priekšā, kas bija. Bet tu apsteidzi to, kam ir arī nevis Honda, bet tā kā šitam Husqvarnas. Tie iepriekš viņam bija aiz muguras. Mums iepriekš nokriču. Un puiši brauc tik lēnu, ka Patricija ir garlaicīga. Viņa izmiga. Vai? Malacis. Vismaz var nobraukt līdz galam. Nā. Karoči, nobraukuši esam. Novākušies esam. Karoči, visi esam novākušies tagad kodēt pie Tifana. Lietus! Revanš
Kārlim Bitētēm, Hugo Bulsa Lubānu. Šis bija par labākajiem atbalstītājiem. Ritva, tu brauc uz Lubānu. Eika, tur ir. Un tad tu taisi revanšu uzvarētājām. Kaut kas notiek. Kurš šodien ir Kārlis Bitētējs. Mammu! Tu būsi zvaigzde. Jā. Tas arī ir viss.